Neskatoties uz to, ka pašlaik ir rudens sezona, pagājušā nedēļa Rīgas biržā gāja karsti. Tas pamatā korporatīvas ziņas no Grindeka un Saftehnikas puses, kur rezultātā medikamentu ražotais zaudēja 25%, bet telekomunikāciju aparatūru ražotais pielika 26%. Vietējais biržas nedēļas apgrozījums sasniedza 200 000 lāts, kas vēl joprojām ir salīdzinoši neliels cipars. Noskaņojuma reģiona, Baltijas reģiona saglabājas neitrāli negatīvajā teritorijā. Paša nedēļas sākumā Grindeks paziņoja savus 9 mēnešu finanšu radītājus. Perioda peļņa nokritās par 77%. Šī informācija bija uztvērta ļoti negatīvi no investoru puses un lika vairākiem investoriem vilties. Grindeks jau ilgu laiku veidoja savu tēlu, ka ļoti stabilu un ļoti rentablu kompāniju. Līdz ar to jau otrdien, nākamajā tirdzniecības sesijā, akcijas cena nokritās par 16%. Sākot ar 12. datumu, investoru uzmanības centri nonāca Saftehnikas akcijas. Saftehnikas akcionāru pilnsapulce bija nolēmts izmaksāt dividendus 23 centiem lielas dividendus. Šo informāciju rezultātā akcijas cena pakāpās par 47%, bet tomēr pēc tam stabilizējas pie 73%. Šī cena 73 centiem, kas bija veidota no 50 centīmiem cena pirms dividendes, informācijas par dividendiem, un 23 centiem, kas ir dividendes, visticamāk vēl mainīsies. Jo 73 centīmi neiekļauj naudas cenu līdz 21. decembrim, kad būs aprēķināta dividendes, likviditātes riskus, kā arī emocionāli faktori. Ja tīpaši šīs emocionāls faktors liks Saftehnikas akciju mainīties šonedēļ. Manuprāt, līdzīgas rīcības no uzņēmuma puses izmaksāt dividendes mēs varētu redzēt vēl novembra un decembra mēnešos.